Pamazām uzaust rīts kādā nelielā ciematiņā Spānijas Pirenejos. Es neuzņemos izrunāt pareizi nosaukumu, bet daba šeit fascinē. Skaistais ciemats, kas atrodas Tenas ielas dienvidu galā, ir lieliska vieta pārgājieniem, jo tuvumā ir pieejams plašs pārgājienu maršrutu klāsts, kā arī ļoti jauka viesnīca un lieliski restorāni. Rīts pēc lietus atklāja mums pavisam citus skatus, vēl glaznēnākus, kā tos redzējām vakar. Ir atkal iedvesma smelties jaunus piedzīvojumus, doties tālāk jau uz Francijas Pirenejiem. Gribētos šeit vēl pakavēties, bet atvaļinājumam ir atvēlēts tikai dažas dienas, kurās vēlamies redzēt pēc iespējas vairāk. Nu tad dodamies tālāk. Es laikam te gribēšu vēlreiz atgriezties, jo tas skaistums neaprakstams. Šodien mēs izbraucām, atpakaļ. Mēs bijām braukuši no rīta. Jā. Tas krāsas, klintīs un koki un migla un lietus nulīs tik un super. Parādās kaut kur tas sarkanais tonis. Eku ir augšā tā trasa? Jā, tur mēs bijām vakar. Super. Rītam ir pilnīgi atkal cits smarža garša un izskats pasies wow. Vakar tā, mēs visu kalns redzējām, ka pilnīgi savādāk. Attention. Ko viņi prasa, lai uzmanās? Kāds attentions? Vēl izskatās augšā pārāk. Nu jā, jo tāpēc, ka tad stūrēt ir grūti. Te mēs laikam braucam. Jā. Nē, tur ciet bija. Kādās baltos svārkos tie mākoņi ietērpti. Cits vispār. Kalni ietērps, bet teic mākoņi ietērpti. Un cits kalns neredz, citus redz nedaudz. Tālāk mēs neesam bijuši, vai ne? Tad mēs pirmoreiz te braucam. Tur ir arī skaisti. Tu pavaries visu skaisti.
Košanas sezonai vēl sniegs nav, bet, drīz jau būs noteikti, jo visur ir stabiņu malās jau gaida ziema. Tur ir ceļa remonts, laikam. Esam ļoti augstu jau ausis aizkritušas nedaudz. Nezinu, jā. Mājiņas. Tur vien augstāk iet. Tagad tikai višķi zemāk. Nedaudz, jā, bet tas kalns tur augšā skatos. Vai ko lopiņi ir, gotiņas. Tās varbūt sojas. Cijas Pirenei. Laikapstākļi pilnīgi nomainījās. Ir lietus, 10 grādi. Šķiet, ka drīz varētu arī sākt snikt. Ir augsts. Augstāks. Augsts jau ne. Un pa šiem ceļiem fūras brauc. Wow. Hotelīts šitādā paņem padzīvo. Ja upes paskatīties. Jā, nebūtu slikti. Šitā pasaka beigsies kādreiz? Nezinu, mēs esam to pasaku tik ļoti izbaudījuši un baudam vēl turpmāk. Baudam, jā. Izrādās, ka mēs bijām piestājuši ļoti interesantā vietā. Šeit tiek iegūts dabisks silts ūdens, kas iegūts vairāk nekā 200 metru dziļumā un ir bagāts ar sēra, nātrija, kalcija un silikātiem, un jau vairākus gadsimtus slavens ar savām priekšrocībām.
Ciematā esot 7 termināli avoti, ko izmanto elpošanas ceļu un reumatoloģisko slimību ārstēšanai, un atrodās kalnu nogāzē. Kad izkāpām no mašīnas, mēs momentā jutām, ka gaiss ir silts un tāds savāds. Karstais ūdens termināla iestāde un spā ir šai rajonā. Ļoti interesantas sajūtas.